График сервис? На стенах, где рисует. Tā laikam parādās tas paradoks starp dažādu veidu šiem māksliniekiem. Atkarībā no viņu, šīs ir ziņas, ko viņi vēlas pateikt to grafiti. Vai tas ir tiešām kaut kāds politisks vēstības, vai tā ir vienkārši izrādīšanās savā starpā. Вот у нас дверь. Каждый месяц. Вот такие какие-то кресты или что, зачем это нужно? Daudz ļoti skaistu profesionālu līmenī izpildīt grafiti, bet ir ārkārtīgi daudz arī, tā kā tur, tāda šausmīgi ķepājumi. Manuprāt, tā ir sava veida kā izpaušanās mākslā. Tāda kā oriģinālāks mākslas stils, kas nelīdzinās tur gleznām vai kam tam līdzīgam. Kaut kas, kur cilvēki izpaužās, parāda to, ka varbūt kaut nezinu savas emocijas, ko viņi tur izpauž, savas domas. Un pasniedz to visinteresantākajos un dažādākajos veidos. Maz tādu kvalitatīvu. Pārsvarā jau tāds ķērps. Tā skaistākajos centra rajonos droši vien, ka nē, tas neiedarētos. Mīla māksla, laikam, piestāv katrā pilsētā. Tas vairāk vai mazāk izpauž tieši tajos nabadzīgajos rajonos vai īpaši tajos rajonos, kur bijis kaut kāda rūpniecība, kas ir pamesta. Rīgā šādu vietu pagaidām vēl ir pietiekami daudz.